cik daudz prātā stāv to otro ielaisto vārtu epizodi, cik daudz pats varbūt esi atminis atpakaļ? Man liekas tā, kaut kā nezinu, ne no kā var teikt ielaidām. Principā bija mūsu atsitiens no vārtiem un pēc 5 sekundēm mēs ielaidām. Tā kā, jā, kaut kā es arī tur pieskāros bumbai nedaudz ar pāris centimetriem. Es domāju, būtu varējis tā kā izglābt, kā jā, tāda monēta. Tur varēja kaut kā labāk izdarīt vai vienkārši arī paveicās kaut kur viņam? Droši vien, ka varēja, jo principā mēs pirmo bumbu zaudējām, pēc tam otro bumbu zaudējām un es nezinu, personīgi es darīju, ko es varēju. Varbūt varēja kaut kā, nezinu, labāk noslēgt nezinu. Pēc Wembley spēles tu teici, ka vajadzēja pirmās pāris minūtes adaptēties, saprast, kur atrodies. Kā bija šajā mačā, kad sāka spēli un aiz tevis tagad vārtiem ir prātis aktīvākiem vārtiem? Par to atmosfēru varbūt ne tik ļoti, bet vairāk pie tiem ātrumiem bija jāpierod, jo ikdienā jau mēs neaizvadām šādu līmeņu spēles. Tas arī bija tas, ko treneris mums uzsvēra, ka tās noteikti pirmās 15-20 minūtes būs ļoti grūtas, bet tās ir kaut kā jāiztur un tad jau mēs droši vien varam arī spēlēt ar viņiem. Kā sajūta, kā komanda iegāja šajā mačā un kurā brīdī jau tiešām jutās ļoti pārliecinoši? Es teikšu, ka tā arī bija apmēram to 20-25 minūtes. Mēs jau sākām jau kaut kādu savu pretspēli mazliet parādīt. Jau otrā puslaikā, manuprāt, jau mēs vispār brīžiem jau diezgan labi spēlējām. Tas sākums bija tāds grūtāk. Stūra sitiens ielaist tev vārti, redzēju, ka skrēja pie tiesneša uzreiz vairāk par to grūdienu, ka tev traucē, vai tieši pamanīja aizmugurē? Nē, tas vēlētājs, kas man tā kā bloķēja, viņš tieši pirms tā, kad bija jau centrējums, viņš man tieši uzkāpa uz pēdas tā konkrēti. Negribu teikt, ka tas kaut ko tur mainīt, bet es tomēr gāju, es teicu, lai viņš tā kā pačiko to epizodu, jo es nezinu, viņš man tā konkrēti uzkāpa uz pēdas, bet viņš pēc tam pastījās, viņš teica, ka tur nekā nebija. Ziluma atstāja arī? Es domāju, ka jā, es teicu, pastīšos, man tur būs zils noteikti. Kā kopumā pašu spēli vērtē, kā komanda nostrādāja, kā pašam klājās? Es domāju, ka bija pietiekami laba spēle no mūsu puses. Skaidrs, ka tādus super momentus mēs neizveidojām, varbūt tas kaut kur pietrūka. Bet tā kopumā, ja es skatos, man liekas, ka mēs labi spēlējām arī sevišķi otrajā puslaikā, ka mēs jau bija brīži, kad mēs mierīgi spēlējām, pieturējām bumbu, saspēlējāmies. Tā kā jā, es vērtētu ar tādu pluzīmu šo spēli. Vispār droši vien ierasta sajūta, Gertu, vai sen esat zaudējuši mačā, kurā tiešām zaudējums kaut ko nozīmē? Iepriekšā spēlē mēs arī Eirokausos zaudējām, un tur arī varēja viss slikti beigties. Bet, jā, ikdienā mums tie zaudējumi nav tik daudz, tāpēc jā, ir tādas nesaprotams emocijas pēc spēles, kad nesaprot, kas notiek, kad zaudē spēle, kas mums tajā ikdienā mums nav tik ļoti. Un tur ticīs konto stadionu maģijā atbildes spēlē? Kā man viens treneris bērnībā teica, 2-0 ir bīstamākais rezultāts. Es domāju, tur mēs vienu goliņu iestam un tur jau cita spēle aiziet. Tā kā es domāju, ka viss vēl ir priekšā. Un es neredzu iemeslus, lai mēs nevarētu pacīnīt. Sveiks, Maksim! Cik bieži gada laikā tādas mačas aizved tādos stadionos, tāda atmosfērā? Pats zini atbildi šo jautājumu, jā, nevienu. Diemžēl mums čempionātā nav tāda spēle, bet tas ir vislabākais, kad var būt futbolā. Tāda atmosfēra ļoti patīkama spēle. Jā, protams, vēl tas nav apmierinoši. Es neesmu pilnīgi neapmierināts tā spēle, bet mums ir visas iespējas, mēs nepadosimies un mēs lai tiktu tālāk. Vai var teikt, ka tie 3 pretinieki, Bilogorija, Beitera, Spartaka, ar katru nākamo kārtu patiešām nevis vienkārši cita kārta, bet arī cita līmeņa pretinieks, ar katru reizi ir grūtāk cīnīties? Jā, protams, Sparta Praga ir cita līmeņa komanda, bet ar viņam arī var spēlēt. Un es domāju, ka otrā puslaikā mēs solidi izskatījāmies. Jā, mums varbūt pietrūka bišķiņa pārliecības, bet ar viņam mēs mierīgi varam spēlēt. Galvenais ticēt saviem spēkiem, un mums arī ir ļoti stipra komanda. Tev pašam flangā sanāca ar viņu līderi Haraslīnu pacīnīties, paraksturot tās divcīņas, kā viņš ieņem pozīciju, kā ir spēlēt pret viņu 1-1. Kad viņam ir bumba zem kontrole, jā, grūti, protams, es zinu, ka viņš ies uz labu kāju, un viņam ir pa lielam tikai viena stipra puse, ja viņš aiziet uz labu un sit, bet es sapratu to galvā, bet tāpat ļoti grūti nosegt to. Ļoti labs futbolists, bet nekas traks nav.
Vai arī paraksturot abus ielaistos vārdus, kas tavuprāt nogāja greizi gan pirmajā, gan otrajā epizodē? Jā, pirmajā, protams, mēs ļoti pasīvi nospēlējām stūrasītiem. Varbūt tā bija arī mana kļūda. Es vēl neskatījos to momentu, bet vajadzēja iet uz bumbu, vienkārši izsist to. Otro gola vispirms zaudējām divciņu, jā. Balans mums nebija pussargu un brīvi ļaujam viņam iet līdz soda laukumam un sit pa vārtiem. Vajadzēja ātrāk iet uz viņu un bloķēt to sit. Kādas tavas domas ir par pēdējām 15-20 minūtēm? Vai tā bija avantūra, vai jūs daudz riskējāt, vai gribējāt 1-1, vai varējāt spēlēt piesardzīgāk, lai nosargātu šo -1? Es nedomāju, ka mēs spēlējam tur ļoti avantūriski, jā. Mēs tāpat galva mums bija tā kā labāk nosekt to rezultātu, jā, un 1-0 tas ir vēl normāls rezultāts priekš mājas spēles. Bet varbūt kaut kādus momentus tieši to otro gola mums pietrūkst pussargu. Viņi varbūt gāja ļoti augsti, gribēja iet pret uzbrukumu. Varbūt vajadzēja nospēlēt bišķiņu mājasardzības. Vai šādos mačos pats teica, cik reti gadās tāda atmosfērā, tādos stadionos spēlēt par tādiem pretiniekiem, vai kaut kas pārsteidza? Vai cik daudz palīdz, teiksim, iesildīšanās pirms postreniņš vakar? Kā tu jūties mača laikā? Vai tu vari parādīt savas labākās īpašības? Vai tas viss netraucē, tas viss nepierastais? Baigi nekas nebija tāds īpašs, jo tā nebija mana pirmā spēle, kur es spēlēju tādu atmosfēru, jā. Bet, ko es varu pateikt, ka liela motivācija ir spēlēt tādu stadionus, jā. Es sapratu, ka viņi visi atbalstīja Spartu, bet tāpat ļoti patīkami un gribēja sev pierādīt tādu atmosfēru, jā. Tikai klusi. Un pēcspēles atmosfēra Ģertuvē, kāda ir šo otro ielaisto vārtu dēļ? Visi pārdzīvo? Klusums Ģertuvē, ka vienmēr pēc zaudējuma, jo visi neapmierināti. Jā, tas ir Sparta Praga, labu līmeņa klubs, bet tāpat mums neapmierina rezultāts. Protams, varbūt, ja būtu 1-0, būtu bišķiņi savādāk tā atmosfēra Ģertuvē, bet es domāju, tāpat mēs būtu neapmierināti ar zaudējumu. Ja pat mēs spēlētu pret kaut kādu grandu, nevar pēc zaudējuma būt hihi-haha, jā, tas ir nepieļaujami.